Pēc traģiskās meiteņu bojājas patērētāju tiesību sargi aicina pārtraukt iznomāt mopēdus, kurus uzskata par velosipēdiem. Kā šo situāciju risinās uzraugi un uzņēmums? Kā turpmāk mazinās iespējas trešo valstu pilsoņiem Latvijā uzturēties un strādāt nelikumīgi? Kiberuzbrukums Latvijā, droni pie lidostas Minhenē, bet dāņu izlūki atzīst Krievijas īstenoto hibrīdu karu pret rietumiem. Ko spēj Latvijā ražoti pārtvērēji droni? Panorāmā reportāža no Sēlijas poligona. Rīgas zoodārzā dzimušais kapibāru mazulis pārvarējis pirmās dzīves grūtības un pavasarī būs gatavs parādīties saviem apbrīnotājiem. Klāt piektdienas vakars, esiet sveicināti. Jā, 8 esam klāt studijā, lai vēstītu par dienas notikumiem, un šeit studijā Jānis Gests un Ilze Dobele. E-velosipēdu nomas uzņēmums Raida, ar kura nomas braucam rīku šodien uz dzelzceļa pārējas dzīvību zaudēja. 2 nepilngadīgas meitenes nav izpildījis patērētāju tiesību aizsardzības centra aicinājumu šos braucamos izņemt no aprites. Uzņēmumam piemēros administratīvo sodu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs turpinās padziļināt uzņēmumu pārbaudu un sola pievērsties arī citiem līdzīga tipa iznomājumiem braucamrīkiem. Vita Anstrate stāsta vairāk. Abas zem vilciena imantā bojā gājušās meitenes, būdamas nepilngadīgas, brauc ar nomātu sarkano elektrovelosipēdu. Ir drifts sācies Biķerniekos, tad ir gada lielākais notikums driftā tiem, kam patīk autosacīks un tā tālāk. Rīt tas ir, ja? Jau sākās šodien, bet rīt parīt. Tas izšķirīgais. Labi, tad tūlīt, paldies, Mārta, tūlīt arī noskaidrosim, kāds laiks. Rīt ir plānots driftu vērojot. Nakts gan paies bez nokrišņiem, debesis būs skaidras, kas zina, varbūt kādam arī šajā naktī izdosies pamanīt ziemeļblāzmas gaisa spēli, tātad vēl kāda aktivitāte, bet rīt gan pastiprināsies vējš, bet laikapstākļos īpaši izmaiņu nebūs. Par gaidāmo plašāk tūlīt pēc sporta jaunumiem. Uz tikšanos!